Iegūstot bakalauru un maģistra grādu, studējot gan Latvijā, gan arī ārzemēs, es atceros, ka es biju vienkārši laimīga, reāli laimīga katru reizi, kad es gāju uz studijām. Protams, dažreiz bija grūti un daži priekšmeti likās vienkārši apnicīgi, bet kopumā es sapratu uzreiz, kad esmu trāpījusi desmitniekā, un tas ir tas, kas dzīvo manā sirdī, manā prātā, un tas ir, es sapratu uzreiz, ka šiem sabiedrisko attiecību instrumentiem un metodēm, ko es apguvu no dažādu profesiju pārstāvjiem, kad es viņus varēšu izmantot tālredzīgi arī uzņēmējdarbībā. Un tas, ko es izdarīju, es atceros, kad es biju tikko nodibinājis savu biedrību, un es šīs praktiski iegūtās zināšanas reiz sāku izmantot sociālajos tīklos. Reāli tie bija ikdienas posti, bet es izdomāju tādu stratēģiju, pēc kuras arī vadījos, un vēl tad tā īsti nebija tādas pārliecības, vai es daru pareizi vai ne, bet tā teorija bija galvā, un man to patika darīt, man to padevās darīt, un es to turpināju darīt. Un kā es sapratu, ka tas reāli strādā, ka vienkārši tādi ikdienas posti, strateģiski un gudri viņus izliekot īstajos laikos, varbūt īstajās dienās, tekstu pareizi sastādot, pieliekot attiecīgo fotoattēlu, un var sasniegt vajadzīgo mērķu auditoriju. Tad, lūk, tad, kad es biju nodibinājis atgriežoties pie stāsta par savu nevalstisko organizāciju, es pieteicos Latvijā vienā no valsts iestādēm, neatceros, vai uzņēmuma reģistrā vai kādā citā, kurā var iegūt sabiedriskā labuma statusu, jebkura Latvijas nevalstiskā organizācija tajā laikā. Un es ierados uz šo te sanāksmi. Es biju tāda vēl jauna, tāda maz pieredzējusi. Ienācu tādā lielā zālē, viss tā ļoti oficiāli apkārt sēž pie lielā apaļā ozolu koka galda. Cilvēki, vīri tādās žaketēs, tādu nopietnām sejām, un sievas tādām ļoti nopietnām sejām. Un tad mēs bijām tāds bariņš ar nevalstisko organizāciju vadītājiem, lielāku un mazāku Latvijā. Un visi bijām ar vienu mērķi, tad pieteikšos, lai iegūtu šo sabiedriskā labuma statusu organizācijai. Un pirms manis tur aicināja nevalstisko organizāciju pārstāvis, un viņas tur kritizēja un nosodīja, kā jūs varat pieteikties, ka diezgan daudz arī šādi te izmanto, tā kā lai krāptos varbūt, vai kaut kādiem sautīgiem vai kādiem mērķiem. Un es jau sēdēju, es reāli biju nobijusies, un es domāju, protams, ka man tur arī gan jau viņi nolamās, izlamās un vienkārši pasūtīs dažas mājas tālāk. Tad viņi izsauc mani ar tām akmens sejām. Es apsēžos galda galā, un es jau saprotu, tūlīt man būs jānoklausās. Un man par lielu tādu prieku un pārsteigumu viņi pagriezās pret mani, viņi sejas reāli uzplauka smaids. Un viņi teica, jūs esat tādi malači, jums tik forša organizācija, un jūs tik labus darbus dariet. Un es domāju, kā jūs to ziniet? Viņi teica, jums taču Facebookā tur tādi posti, un jums tādi pasākumi. Un tad es sapratu, tas ir tik vienkārši, ja to izdara pareizi, tad ir ļoti viegli sasniegt mērķi. Un tā arī es turpināju strādāt ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām jau vairāk kā 10 gadus, principā, sabiedrisko attiecību sfērā, komunikācijā, kur arī ir daļa un kaut kas no mārketinga, tad tas ir, bez mārketinga mūsdienās vispār praktiski kas no internetā tāds nav iespējams, kas saistās ar jaunu kādu klientu iegūšanu vai kaut ko tādu. Un tad es sapratu, ka ar vien vairāk un vairāk var iegūt ar vienkāršām, strateģiski gudri pārdomātām lietām.